Mēs šodien braucam uz kurien? Ogri. Uz Ogres zilajiem kalniem ar Elīnu un Robertu. Čaviņā! Viss ir iestudēts. Man frizūra normāla. How we're looking! Tur ir ogles, ko tur austi. Šitā kaut kā visu vajadzētu ielikt. Tur ir elementā. Kā tu jūties? Pelmi. Saldēns. Ir ļoti karsts. Kā tu jūties? O, šitan? Bet nebrauc ātri, visi aliņi kopā salīja. Tā kā kaut kāds bedres tad točam. Saldēns. Saldējums kādam ir rokās. Man ir saldējums. Kur man saldējums? Lūdzu, ņemiet. Lai. Tā, pagaid. Gadsimta jautājums, vai mēs atradīsim kādus galdus, kur apsēsties un uztaisīt pikniku, jo šeit visi galdi ir aizņemti. Man aizstās cerīgi. Dzīves mācību nekad neklausīties savas, bet tev viņa neko nesaprot. Nav tik traki. Dzīves mācību? Bet nu labi, es jau to zināju. Varbūt būtu jāiet viss atpus, lai atrastu, bet tas jau būtu dirsā. No. Nav galda. Labi. Ēdīsim uz moču. Moču pikniks. Šādam tiek paņem. A few moments later. Misija izpildīta, mēs esam atraduši vietu. Zdarova, bļa. Kā tu jūties? Ļoti labi. Mēs atradām galdu vismaz, ne? Jā. Saulainajā dienā. Paši ne, nav Luco salā vismaz jēda. Tur nav labi. Ar cepēju. Tieši tas. Sūdīgu resti nopirts kāds. Bet tā bija vienīgā. Tā arī bija lētākā, jā? Tā nav, jā. Temu, let's go! Varbūt restvarē nepret lētāko. Nu, resti varēja Vai ne, paprasīt mums. Kāds par to jūties par savu Jo dzīves restvarē kādu, kas izvēlēm? ir visi kopastīgi. Es tagad viņš Bet es sadalās. diezgan labi jūtos. Par savu... Nu, tā labi. Čakarējamies, bet jūtamies labi. Jā, mēs vēl paši iet ir laba. Tieši tā. Un tev redzēs, vai mums vispār būs gaļa. Mēs varētu ražotāju vēl pateikt. Būtu labi, ja es atcerētu. Nu, gandrīz jau ir labi. Jā, nē. Nē, Kāds tev domas par šo? Galvenais vēl izcepā. Un jā? Īsti nav negodīgi. no zemes arī varēja. Mēs sauļojamies visi, Izņemot izņemot cepēju. vienu cepēju, kuram ir laikam augsti. Viņam vienmēr pašā karsts. Viņam ir augsti. Mums ir labi. Tā indīja ceplu. Kāpēc tas klusums pēkšņi? Man tas pirmais labāk laikam garšoja. Šķits tāds, šo mēs neiesakam, šī garša, not good terve, te uzlabojot garšu. Jā, ir magone, bija gurķi, Bija gaļa. sausiņš liels, Šitas bija garšīgs, šis bija garšīgs. Jā, Šeit, šitas ir. Alkohola lietošana ir, es neatceros, kā bija tā tur reklāma. es netiesu kaut kādu cilvēku. Kurš man stāstīja? Kāds bija tas brīdinājums par alkoholu? Roberta Meloni. Alfa drīkst. Rīnos. Lēžu. Pagaid, nu? Nu? Pirmo reizi. Pirmo reizi Viņš jau tā kā atlasīju. mandarīns. Nu? Bija tik briesmīgi? Bet man vēl kaut kāds sēklis, ko diešos tam. Bija tik briesmīgi? Man kas jau tāds ir? Nu, no cik, no cik? 8,4. Nu, es viņu vairāk nepirkšu noteikti, tā kā es viņu pats nepirktu. Es gan. Vai viņš ir tam negaršīgs? Es pirmo reizi pagaršoju apelsīnu. Gribi? Ēd savu apelsīnu, es nokodos. Es mīlu. Garšīgi. Labi, sprādā. Tagad drīkst. Mēs saļojamies. Es vienmēr lieku to plānus. Oi, nē, man bāk nevajag.
balts ūziņš. Pastāst, kāds viņam balts ūziņš. Pastāst, viņam balts ūziņš. Čes? Jā. Ūziņš? Jā. Tā mēs iesauļošies pagājuši. Es sāku filmēt. Kamēr nevar likt ūdenī. Tāpēc pēc tā. Pēcēš jau. Bļā, tev labs. Paskatīju. Seksīgs. Nav fokus. Es sūdīju. Nav pokus. Nav fokus. Tā, kāds te ir ielīdz ūdenī, tomēr beigās trusenās. Tagad man viņš jāžāvē. Kāds bija ūdens? Normāli. Bija labs? Jā. Jā? Jā. 10 no 10? Nu, jā. Jā. Jā, bet tu karstākam ārā vajadzētu būt. Nu tad žūsti. Ārā vajadzētu karstāk. Pierādziņa necara. Pierodziņa sārā. Vairs nav retums. Tās satur skudrskābi, kas ēdienam piešķir ļoti izteiksmīgu citronam vai laimam līdzīgu skābu. Pēdīs skudrs? Protams. Skudru sasaldēšana -18 grādu C temperatūrā ir lieliska un droša metode. Tā ne tikai mums saglabā vajag to garšas kūpināt. īpašības, bet arī atbilst Mums nav visiem kur pārtikas sasaldēt. higienas Man un vārīt arī drošības der. standartiem. Kur tu izvārīsi? Atbildot uz jūsu jautājumu par to, vai skudras ir aizsargājamas, vai meža skudras drīkst lasīt un ēst. Dabas aizsardzība. Latvijā rūsganā meža skudra, pirmais rufa, Kāds beidzam šo? citus lielo meža skudras. Tās dabas fenomens. Kāds ir nolicis? Tur trusčikas žāvēties. Nu, es domāju, ka tas visu izsaka, kas te šobrīd notiek. Kur jūs mētējies čekra? Kur jūs mētējies ar čekra? Brauciens ir beidzies. Atpakaļ ceļā braucot, mums bija moči, kas ar mums arī brauca, un viņi rāva ratā. Tas bija forši, bet tagad mēs tur brauksim ar ritiņiem, un šoreiz gan jūs neņemsim līdzi, vai ne, Mēlīte? Vai ne, Saulīte?